Izdevās mikrofonu? Sveiki visiem, labvakar! Pagaidīsim bišķi, lai pieslēdzās skatītāji. Tā, vēl es gribētu pārbaudīt, tie, kas ir pieslēgušies, vai skaņa ir viss kārtībā. Iepriekšējais mikrofonam bija tāda diezgan klusa skaņa. Jā. Ja kāds no skatītājiem sakiet, ja ir klusu vai kā, tad lūdzu sakiet, piekorģēsim. Bet ja nē, tad pagaidām mazliet. Tā, cilvēki pamazām pieslēgušies, sāksim. Atvainojiet par kavēšanos. Mums nācās update'us sainstalēt. Sākšu varbūt kā ierasts ar atskatu uz svarīgāko. Šodien domas sēdē, ko lēmām un vispār, kas ir noticis pēdējās nedēļās. Neesam tikušies kopš novembra. Šķiet, tas bija 20. novembris. Un šajā laikā ļoti daudz visādi pasākumi, notikumi un citas svarīgas lietas. Mēģināšu īsi ieskicēt. Pirmais šodien par domas sēdes. Tie, kuri skatījās, pamanīja, ka bija vairāki tādi svarīgi jautājumi. Viens no tiem bija visādi grozījumi pašvaldības nolikumā un citu iestāžu nolikumos saistībā ar sabiedriskā centra iestādes, tātad šī darbības izbeigšanu un NVO nama izveidi. Bet tie vairāk tagad tehniski labojumi, lai arī par viņiem bija diskusijas, tad šis lēmums jau tika pieņemts iepriekš un šobrīd vienkārši notiek tas reorganizācijas process. Aktīvas diskusijas izvērsās vēl par vairākiem jautājumiem. Viens bija par tautas mākslas kolektīviem, jeb amatieru mākslas kolektīviem, proti jaunu štatu vietu izveida un attiecīgi finansējuma paredzēšana iestādē kultūra saistībā ar Vēja Zirdziņa un bērnu deju kolektīvu. Tātad Vēja Zirdziņš un, manuprāt, Ieviņa papildus štata vietu un atalgojumu, jo ir pieaudzis
dejotāju skaits bērnu. Un otrs bija saistībā ar deju kolektīvu Diždāncis, D grupu, tātad arī māksliniecisko vadītāju un koncertmeistaru. Un šeit bijušas arī iepriekš jau komitejās diskusijas starp deputātiem par to, vai šī tomēr, cik ļoti mēs šo varam nodrošināt, vai mums tas finansējums nav jānovirza svarīgākām lietām. Bet tas, protams, ir ļoti laba temats nākotnē, ko apspriest, bet šeit ir vairāki svarīgi apstākļi. Pirmais, tautas deju un dziesmu svētku, dziesmu un deju svētku kustība ir Latvijā atzīta likumā, un arī valsts mums nodrošina apmēram 30% līdzfinansējumu šiem pasākumiem, proti atalgojumam kolektīvu vadītājiem, koncertmeistariem. Tas ir viens. Otrs apstākļus ir, ka jāievēro vienlīdzība. Proti, ja mēs šobrīd jau citiem deju kolektīviem, kas ir izpildījuši tādus pašus kritērijus, kā piemēram šobrīd izpildīja šis deju kolektīvs, tad nebūtu pareizi vienam piešķirt, otram nepiešķirt. Un treškārt, attiecībā uz bērniem, tur, man liekas, jautājumu daudz nav. Bērni dejo, kustās, tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam arī šobrīd, dzirdam ziņās valstī visādi jautājumi par finansējumu medicīnai, veselības aprūpei. Līdz ar to jau vairāk bērni kustās, sporto, dejo, jo tas ir labāk. Un nākotnē mums samazinās izdevumus visādām citām lietām, kas ir sociālā jomā, veselības aprūpe un tā tālāk. Tā kā skaidrs par bērniem, manuprāt, jautājumu nav. Un vienkārši jautājums ir, tad, cik ir tas finansējums kopējais katls, ko mēs varam atvēlēt, vai mēs viņu varam nebeidzami audzēt, ja, piemēram, kāds cits kolektīvs arī nodibinās, izpilda normatīvus, vai tad mēs atkal audzējam štatu, vai kāda ir tā pašvaldības pieeja, vai mēs uzturam nosakām, ka, piemēram, mums ir 2 vai 3 kolektīvi un viss, vairāk nevar būt, tie, kas grib dejot, tad iet uz esošajiem kolektīviem. Te mēs šo atstājām tādai plašākai diskusijai pēc budžeta pieņemšanas. Vēl no šodienas lēmumiem diskusijas raisīja jautājums par ārstu rezidentu izslēgšanu no zemo īres cenu mājokļu rindas, bet uzreiz gribu uzsvērt, ka šī lēmuma mērķis ir palīdzēt. Un mums kā slimnīcai un pilsētai piesaistīt vairāk ārstus un ārstu rezidentus. Zemo īres cenu mājokļiem ir noteikti šie griesti. Ja tā ir viena persona, tad viņi ir 1 stabs dzīvoklim, 2 stabu dzīvoklim un 3 stabu dzīvoklim viņi ir visaugstākie, bet tur jau nevar pieteikties viena persona. Tad jau tur pieskās mājsaimniecība, proti vismaz 2 cilvēki, iespējams pat jau ar vairāk. Un tad šos mājsaimniecības ienākumus skaita kopā. Un tas, ko mēs secinājām, ka šie ārsti rezidenti, jā, viņiem standarta algas likme varbūt nav tik augsta, bet dzīvē ar visādām virsstundām vai darbojoties vairākās darba vietās, vairākās veselības aprūpes iestādēs, viņi pelna vairāk un pārsniedz šos sliekšņus. Bija arī norādīti 4 piemēri, kad vienā gadījumā ir atteikums no dzīvokļu komisijas, 3 gadījumos šī cilvēka paša atsauc iesniegumus, jo ienākumi pārsniedz šo te slieksni. Un attiecīgi tas plāns, tā kā šodien domas sēdē lēmums tika pieņemts, tad nākamajā sēdē mēs izgrozīsim pašvaldības noteikumus, saistošos noteikumus, kur pašvaldība sniedz atbalstu speciālistiem, kas ir nepieciešami pilsētā. Un tajā sarakstā arī plānots iekļaut ārstus rezidentus. Un šobrīd, teiksim, tad skaidri nodefinēt tās profesijas, kas mums ir tās svarīgās un trūkstošās, piemēram, pedagogi, sociālie darbinieki, tāpat arī šie ārsti un ārsta rezidenti, kuriem tad pašvaldība, lai viņš piesaistītu darbā Jelgavā, varētu piešķirt lietošanā dzīvokli. Tas tā īsumā, bet katrā ziņā skaidrs, ka
mērķis ir tieši paplašināt šīs pilsētas iespējas piesaistīt šos speciālistus, nevis kaut ko sašaurināt. Tā, nākamais temats. Tad vairāk arī tādi pozitīvi lēmumi, apstiprinājuma amatā konkursu kārtībā izvēlēto jauno pirmsskolas izglītības iestādes kāpēcīšu vadītāju, novēlu viņai veiksmi darbā, jo šajā iestādē ir situācija rāda, ka ir bijis problēma situācijas un kaut kādi zināma veida konflikti. Tāpēc noteikti darbs atbildīgs ir priekšā un novēlu izdošanos jaunajai kāpēcīšu direktorei. Katrā ziņā prieks, ka izdevās veiksmīgs konkurss un atrast šādu speciālistu. Tāpat arī apstiprinājām domē lēmumu 10 elektroauto uzlādes vietām. Katra no tām tiks laista atsevišķā konkursā, atsevišķā izsolē precīzāk, un attiecīgi tad tirgu esošie komersanti var cīnīties par šīm vietām, piedalīties izsolē un pēc tam viņas ieviest. Šādu pieeju mēs izvēlējāmies laist pa vienai, jo iepriekš visas kopā tika palaistas viss kopā, tos vinēja viens pretendents, kurš beigās atteicās no šīm tiesībām. Nu jā, tad nākamais jautājums, ko bieži saņem, ir par tirgu. Tur mums šobrīd pēdējā mēneša, varbūt vairāk laikā, notika aktīvas sarunas ar attīstītāju, un esam vismaz mutiski un jau skaņojam arī papīra formā šo vienošanos, ka pašvaldība varētu atgūt daļu no šīs zemes plānotā mobilitātes punkta izveidei. Pats tirgus pēc pēdējām ziņām darbību varētu uzsākt pavasarī, maijā iespējams, bet līdz tam darbību turpina vecais tirgus, un paralēli vēl mēs runājam par šī stāvlaukuma, kamēr tirgus neuzsācis darbību, ka mēs varētu kā pašvaldību uzturēt un atbrīvot šo stāvlaukumu blakus esošajam pašvaldības stāvlaukumam, lai uzlabotu piekļuvi tiem auto novietošanas iespējas gan Jundas, Zargavas veselības centra apmeklētājiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas atstāja automašīnas un dodas tālāk ar vilcienu uz Rīgu. Vēl tāds centrālais jautājums pēdējās nedēļās ir budžets. Un mēs tur skatāmies ļoti kaut kādas iespējas, teiksim, kā strādāt efektīvāk nākotnē. Tas centrālais virziens ir prasmju, attiecīgi darba spēka un zināšanu centralizācija, lai mums nav katrā iestādē speciālisti, bet lai šie speciālisti atrodas vienoti kādā institūcijā un spēj viens otru efektīvāk aizvietot, mācīties, vienādus standarta dokumentus izstrādāt, vienādus risinājumus visiem. Lai nav tā, ka katrā vietā ir savādāk, piemēram, mums ir kāds speciālists kādā iestādē, piemēram, IT jomā, un ja šis speciālists, tur prombūtnē vai saslimis vai atvaļinājumā, tad jautājums, kas viņu aizvieto, jo tad neturēs jau divus speciālistus tikai uz aizvietošanu. Bet tā pieeja ir šī centralizācija, kompetences audzēšana, arī skatāmies kaut kādus izdevumus, kas varētu būt iespējams lieki un ko mēs varam netērēt. Un ilgtermiņā tam visam vajadzētu novest arī pie tāda kvalitatīvāka administratīvā resursa, kas var nodrošināt iestādēm dažādās jomās šo atbalstu. Saimnieciskā jomā, IT, tie paši juridiskās lietas, tā kā pamazām šajā virzienā sākam skatīties un domāt. Tas varbūt, kas jāuzsver, un ko es varbūt arī kā sabiedrībai vēlētos uzdot jautājumu. Šādā gadījumā, kad tiek veiktas kaut kādas reorganizācijas,
tas saistās bieži vien ar kaut kādu sākuma investīciju, vai, teiksim, pat kāds darbinieks samazinās, tas saistās arī ar likumā paredzētajiem pabalstiem. Un tas nenes uzreiz to ieguvumu. Tas ieguvums nāk visdrīzāk jau pēc tam nākamajā gadā. Līdz ar to šajā pirmajā gadā mums ir jāatrod veidi, kur kaut ko ietaupīt, jo vajadzības ir ļoti daudz. Mēs jau visi esam runājuši par viņām un visi zinām, tie paši iekšpagalmi, melorācija, grāvju sistēmas, caurtekas, gulijas, grancielas un ļoti, ļoti daudz uz šo vajadzību. Jautājums vienkārši, kur tad mēs varam ietaupīt? Un viens no veidiem, tieši šodien skatoties pasākumu budžetu, jautājums, vai mēs tērējam tik daudz naudas pasākumiem. Teiksim, pilsētas svētku budžets ir vismaz 150 000 eiro. Jā, arguments ir, ka varbūt citas pašvaldības var tērēt vēl vairāk, bet jautājums, vai varbūt mums ir gadu, varbūt 2 gadus, mēs esam gatavi būt mazliet pieticīgāk kā sabiedrība un samierināties ar kaut kādu mazāku tēriņu pasākumiem. Ja mēs pretī dabūnam nevis, ka mēs to naudu kaut kur aizlaižam, bet pretī mēs dabūnam kaut kādu ieguldījumu infrastruktūrā, piemēram, līdzfinansējumu palielināšanu, līdzlības budžetam, iekšpagalmu sakārtošanai. Citām lietām. Tad vienkārši jautājums, cik svarīgi ir, vai katru gadu mums jābūt šiem grandiozajiem pasākumiem lielajiem, vai arī mēs kā sabiedrība esam gatavi uz šī rēķina, teiksim, iekonomēt un novirzīt to naudu citām prioritātēm. Tas tāds tiešām labs jautājums. Es nezinu, kā jūs domājat, bet turšan varbūt, ja ir kādi komentāri par šo tēmu, labprāt uzklausīšu. Un tad pēdējais jautājums, ko es gribēju minēt, tas arī bija par budžetu, tas arī tas galvenais. Un paralēli piebildīšu, ka saistībā ar šo budžetu mēs skatāmies arī kaut kādus iespējamus tos līdzekļu izlietošanas gadījumus. Un mums ir radušies jautājumi, piemēram, par kaut kādiem, vai mums ir izdevīgākās cenas būvniecības iepirkumos, vai mums, teiksim, atkrituma poligonā Brakšķi nav kaut kādas arī nesaimnieciska rīcība, tur pārāk dārgām zemes nomām, kam viņi sākotnēji piedarījuši, kas to būvi ir finansējis, būvējis. Un daudz šādu jautājumu. Piemēram, mēs pašvaldībai piederošu kapitāla sabiedrība, 51% mums, 49% privātpersonai, nomā no šīs pašas privātpersonas tehniku, 20 gadu vecu buldozeru vai lietētāju, 28 gadus arī pat vecu tehniku, pilnservis noma, cena katru gadu aug. Tādi visādi darījumi, kur ļoti prasās arī tāda papildus kompetence, ko vismaz es pašvaldībā šobrīd neredzu, un pašvaldības speciālistu vidū, jo iepriekš arī nav šie jautājumi vērtēti. Un es vismaz tā saprotu, ka viņi nav vērtēti. Un līdz ar to es esmu mēģinājis atrast un atradis vēl vienu padomnieku. Laicīgi jums jau izstāstīju, šis ir labs veids, kā īstermiņā iegūt kompetenta eksperta speciālistu viedokli. Un šodien arī esam parakstījuši līgumu, viņš no pirmdienas sāks darboties. Pirmdien arī palaidīsim ziņu, lai jūs esat informēti par šo speciālistu, kurš palīdzēs mums papētīt šos jautājumus. Viņš tieši tāds iepirkuma un būvniecības iepirkuma eksperts, darbojies arī citās pašvaldībās ar labām atsauksmēm. Tā kā ļoti, ļoti ceru uz viņa palīdzību šajos jautājumu šķetināšanā un sistēmas varbūt uzlabošanā. Tas, ko es jums vēlējos pavēstīt, bet tad ķeramies klāt jautājumiem. Jautājums par sporta servisa centra direktoru darbību.
pilsētā sporta dzīve ir it haotiski, miris pilsētas čempionāts basketbolā, futbola turnīru organizē privāti entuziasti. Un par sporta politiku kopumā. Jāatzīst, es nezinu, vai es esmu apmierināts ar šo darbību. Varbūt nav bijis tā iespēja vēl viņu detaļās tik ļoti pavērtēt, bet skaidrs, ka ir kaut kādi atsevišķi pasākumi, teiksim, nakts pusmaratons, kas ir tradīcija un rit veiksmīgi, bet arī skatot šodien, piemēram, dotāciju, ko mēs sniedzam Zemgales Olimpiskajam centram, ir skaidrs, ir daudz jautājumu, vai arī mēs nevaram darīt kaut ko efektīvāk, kādi ir šie kritēriji, piemēram, kam mēs piešķiram telpas, jo telpas uz telpām, sporta zālēm, uz halli ir, principā, tā teikt, rinda. Cilvēki vairāk gribētu viņus nomāt. Mēs tai pašā laikā iznomājam kādam konkrētam, piemēram, privātam klubam, saliekam vēl lielas atlaides, bet tad jautājums, ja mums tā konkurence ir tik liela, vai mums ir kā pašvaldībai pienākums no vienas puses atbalstīt sportu, protams, mēs arī sporta skolai nodrošinam, kas ir pašvaldības sporta skola, peldēšanas skola, ledus sporta skola. Nodrošinam šos vietu, kur trenēties, un sporta skolai arī ir telpas. Mēs pat maksājam Zocam īri, jo Zocs ir gan pašvaldībai, gan valstī, ja Latvijas Olimpiskajai komitejai piederoša sabiedrība. Bet jā, tā pašā laikā citas pašvaldības telpas mēs salīdzinoši lēti un iedodam kaut kam vienam konkrētam. Tur nav ne konkurss, tur nav izsola. Tas man liek rada jautājums, cik tas notiek efektīvi, cik mums vispār ir tāda sporta stratēģija pilsētā. Jo galvenais, tas virsmērķis jau sportam, līdzīgi kā mēs runājam par tautas deju kolektīviem, virsmērķis mums kā pašvaldībai, lai bērniem ir iespēja sportot, dejot, kustēties, lai viņi ir aktīvi. Protams, nākamais pakārtotā lieta ir augsts sasniegums sports, tās jau šīs sporta skolas, un paaugstināts šīs meistarības sportistiem nodrošināt arī iespēju trenēties. Bet tālāk trešais ir amatieru sports, lai cilvēki ir kustīgi aktīvi. Tur mums nevajag tikai zāles, bet, protams, ziemā šie apstākļi ir tādi, ka ārā basketbolu neuzspēlēs, piemēram. Tad skaidrs, ka šeit mums ir jāskatās, kā mēs, vai no šīs telpu īres mēs varam kaut ko iegūt. Jāskatās sadarbība ar novada sporta zālēm, jo pieaugušie sportisti var aizbraukt arī uz Platoni, uz Vircavu, uzspēlēt volejbolu, basketbolu. Brīvajā laikā bērniem prioritātei, manuprāt, ir jābūt šīm pilsētas zālēm. Jautājumu ir daudz, bet tā kā mēs esam sākuši vispār par pilsētas pasākumiem tādu diskusiju, par pilsētas stratēģiju, turismu stratēģiju, es teiktu, ka būtu droši vien vietā arī ar sporta nozari, bet es gribētu, lai šī diskusija ir plaša, ne tikai ar pašvaldības iestādēm, bet vai sākt ar aptauju, katrā ziņā noteikti ir ko skatīties. Jo visās jomās, kur mēs ķeramies klāt, ir skaidrs, ka ir kaut kādi problēma jautājumi, kuri ir nepieciešami kaut kādu uzlabojumu. Nākamais jautājums. Nesen tika uzbērts šķērmas Miezītes ceļā. Vai ir plānots kaut kas līdzīgs citās ielās? Tā, visi šie jautājumi par ielām, Austrumielas seguna atjaunošana, es saprotu, droši vien ir tīpaši tagad, kad ir tie plusi, mīnusi un kāds bedres vairāk parādās un segumi. Šie jautājumi droši vien var būt. Varbūt vēlreiz atgriežoties pie budžeta, tad tas sākotnējais, ko mums iestādes ir sasniegušas savas vajadzības, būtībā neatstāja praktiski nekādus līdzekļus šādiem ielu ceļu darbiem. Daudz, kas ir saistīts vienkārši ar algu, ar minimālās algas pieaugumu, kas ir obligāti, ar kādiem citiem obligātiem pasākumiem un vajadzībām. Bet skaidrs, ka mēs tiešām rūpīgi ejam cauri, skatāmies, kur varam kaut ko mazināt, lai šos līdzekļus ietaupītu. Un, kā lai saka, esam arī lūguši pilsētsaimniecībai izveidot šādu to
akūtāko vajadzību topu. Bet tā summa, kopējā summa, kas tam visam vajadzīga, ir tāda gandrīz kosmoss. Ja? Es nepateikšu šobrīd konkrēti, vai nākamgad mēs kaut ko no tā varēsim atļauties. Atkarīgs ir tas, cik daudz mēs spēsim kaut ko iekonomēt budžetā. Bet tad man ir tas jautājums, ko es jums uzdevu. Es nepamanīju, vai bija kāds komentārs par to tēmu, vai mēs esam no kaut kā gatavi atteikties. Piemēram, tērējams pusi mazāk pilsētas pasākumiem nākamgad. Jā, viņi būs pliekanāki, varbūt nebūs tik daudz rotājumu, bet tad mums būs nauda kaut ko darīt. Vienkārši jautājums ir, ko sabiedrība par domā. Ja mēs sakam, nē, galvenais, lai paliek pasākumi, tad skaidrs, ka līdzekļi citām lietām būs mazāk. Bet šis ir tas jautājums, kurus tiešām labprāt dzirdētu jūsu viedokli. Skatos uz iespējām, varbūt ātru aptauju var uztaisīt, bet tos te neredzu tā. Ir gan, pamēģināsim. Vai ietaupām naudu uz pasākumiem un novirzām ielām? Tā. Un jautājums, atbilžu varianti būtu ietaupām 30%. Otrs variants būs ietaupām 50%. Un trešais variants - nē, pasākumiem jāpaliek. Vai pat, ja jūs sakat, ka nē, tad arī tas varētu ietvert arī palielināšanu. Pamēģināsim, kā šis strādā. Es nezinu, vai man izdevās. Vai jums ir jūs varat man atbildēt, vai jums ir pieejams aptaujas veidā? Man neko nerāda. Nav? Ja neizdevās, tad neizdevās, bet katrā ziņā bija interesanti vismaz pamēģināt. Jā, katrā ziņā es nekur neredzu. Tas nozīmē, ka droši vien neizdevās. Bet šis ir tāds ļoti labs jautājums, kur ir tās pozīcijas, kur jūs redzat, protams, mēs no savas pozīcijas jau minēju. Administrācija, centralizācija, efektivizācija, bet tas nedos to efektu uzreiz pirmajā gadā. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti jautājums, kā sabiedrības to skatās. Tiešām gribu zināt. Bet labi, ķeramies tālāk. Vai un kad 4. sākuma skolā un tai pieguļošā teritorijā plānots uzstādīt novērošanas kameras? Tas būtu nepieciešams. Kameras katrā ziņā mēs esam runājuši ar digitālo centru, ir plānots noteikti paplašināt. Es esmu diezgan pārsteigts, ka pie skolas šobrīd kameru nav, jo parasti jau pie skolām šīs kameras ir uzstādītas. Bet mēs noteikti, tas atbilde ir, ja viņas nav, viņas noteikti tad ir plānots uzstādīt. Mēs digitāla centra budžetā esam paredzējuši arī finansējumu šo te kameru uzstādīšanai un atjaunošanai. Ja pie skolas viņas nav, tad es teiktu, ka tā varētu būt viena no galvenajām prioritātēm, kur tas būtu nepieciešams. Tā. Runāt skaļāk. Es pielikšu tuvāk vēl mikrofonu. Varbūt jūs tad labāk dzirdat. Vai ir iespēja ieviest, ka bērnudārzi vasaras mēnešos nevar ciet, bet personāls iet pakāpeniski atrunājumus, kāds ir citās pašvaldībās? Jā, labs jautājums. Es domāju, ka uz to pieeju, par tādu pieeju var domāt, jo arī es esmu saskāries gan, piemēram, vasarās ar nometni, ar to brīvprātīgo darbu dodoties pa laukskolām, ka tur parasti šie bērnudārzi paliek vaļā, jo tas bērnu skaits
bērnu skaits parasti ir mazāks, līdz ar to personāls ir nepieciešams mazāk. Protams, ēdināšana paliek. Bet es domāju, ka konceptuāli noteikti varam šo apsvērt. Jā, pārunāsim šo jautājumu ar izglītības pārvaldi noteikti. Es ceru, ka tagad varbūt jūs mani dzirdat labāk. Negribētos gluži bļaut, bet, ja ir labāk, tas priecē. Tad šādā režīmā varam arī turpināt. Jā, es redzu, arī viena no atbildēm bija, ka ir jāuzlabo infrastruktūra, un tad varēs svinēt un rīkot pasākumus. Es patiesībā piekrītu tam. Manuprāt, mums, protams, tas nenozīmē visus pasākumus atcelt, bet vienkārši būt pieticīgākiem. Mums, protams, jānodrošina kādu pasākumu bērniem. Tie pasākumi, it īpaši, kas ienes pretī biļešu ieņēmumus, bet pilsētas svētki. Skaidrs, ka mums jāsvin savu pilsētu un jāpriecājas, bet man liekas, mēs būtu priecīgāki, ja mēs varētu sakārtot, nosoltēt pāris Grāncielas vai sakārtot kaut kādus iekšpagalmus. Skaidrs, ka tas arī rada lepnumu par pilsētu. Tas kopējais status ne tikai viena pilsētas svētki. Bet tas ir tikai kā piemērs. Paldies par šo komentāru. Mans redzējums ir līdzīgs, bet es negribētu teikt, ka visiem jādara tā, kā domā viens, tāpēc svarīgi būtu saprast, kāds ir tas sabiedrības redzējums. Komentārs ir, ka sporta pasākums ir grūti organizēt, ļoti daudz prasības, lai varētu dabūt atļaujas. Lai gan pašvaldībām no tā ir kāds bonums. Pašvaldībai vajadzētu vairāk ļaut rīkot privātājiem. Par šiem kā pasākumiem. Tā ir viena no lietām, kur mēs plānojam nākamgad palielināt. Ne tieši pasākumu budžetu, bet iespēju saņemt finansējumu, līdzfinansējumu pasākumu rīkošanai. Arī mūsu uzskats ir tāds, un arī mans uzskats ir tāds, ka ir jādod iespēju vairāk darboties privātiem sektoram. Un tā citu pašvaldību labā pieredze rāda, ka šobrīd, piemēram, mēs nodrošinām līdzfinansējumu nelieliem pasākumiem, līdz 1,5 tūkstotim. Tas ir kaut kāds dzejas vakars vai kāda varbūt izrāde vai kas. Bet tā labā pieredze būtu, ka mēs iedodam tādu kārtīgu līdzfinansējumu, 15, 20 tūkstoši. Tas speciāli ziņā, cik šādi pasākumi izmaksā, bet tas nav viss finansējums. Tad pārējo finansējumu šis privātais iesniedz savas idejas, kam ir labākais idejas un piedāvājums. Tas šo finansējumu saņem, bet viņam tad pārējais finansējums ir jāatrod citur avotos vai pie uzņēmumiem, pie kādiem sponsoriem. Katrā ziņā tas man liekas, ļautu aktivizēt vispār tādu pasākumu rīkošanas kultūru. Tas ļautu izmēģināt vismaz un skatīties, kā mums iet ar cita veida pasākumiem. Un kāpēc, lai tas neietvertu arī kādu sporta pasākumu? Kāpēc ne? Tikpat bez problēmām. Tas nav aprobežots tikai ar kaut kādu viena veida pasākumiem. Ja tā ir laba ideja, droši to varētu arī darīt. Jāierosina pilsētas svētkus rīkot nevaldības sektoram un uzņēmējiem ar minimālu pašvaldības budžetu. Tie ir pilsētnieku svētki. Manu svētku galdu mājās pašvaldība arī neklāja. Ļoti jauks komentārs. Mēs gan zinām to, ka mēs arī kā pašvaldības mēs kā pašvaldība esam pierunājuši pie tā, ka notiek dažādi pasākumi pilsētā. Un jāatzīst, piemēram, pienamaiņas medus svētki, viņi atnes arī ieņēmumus budžetā, jo mums ir vienmēr, kad ir tirdziņi vai ieejas biļetes, tad tirgotāji maksā par šīm vietām vai cilvēki maksā par ieejas biļetēm. Bet, protams, ir tāpat, kā jūs minat, pilsētas svētki, tur mums viss ir pa brīvu, autobusi pa brīvu. Ļoti jauki, mēs pie tā esam pieraduši. Jautājums, vai un cik mēs esam gatavi atteikties. Man prieks, ka ir cilvēki, kas saka, jā, to vajag darīt. Bet es domāju, ka skaidrs, ka tas viedoklis nav tik viennozīmīgs. Pilsētniekiem, jelgavniekiem patīk arī tas, ka var atnākt ar autobusu atbraukt uz centru. Te ir dažādi
gājiens un visi citi pasākumi, kurā var piedalīties, ko var skatīties. Tā kā, skaidrs, ka tas jautājums nav tik viennozīmīgs, tikai apmēram netaisam pasākumus un beidzam. Bet te runa vairāk būtu nevis, ka mēs vispār netaisam, bet varbūt, ka mēs kādu, savalkam jostas pasākumiem kādu gadu, varbūt 2, un tad šo naudu investējam, efektivizējamies, un tad cerībā ar plānu, nevis cerībā, bet ar plānu, ka efektivizējot cita veida šo darbību, mēs vai nu iegūstam papildus investīcijas, vai arī samazinām kādus citus izdevumus, un tad ar laiku mēs varam šos pasākumus bez problēmām atgriezt iepriekšējā veidolā vai kaut kādā mazliet pārveidotā veidolā. Vai ir atrasts iemesls, kādēļ pašvaldības policijas saņem tik lielu daļu budžeta salīdzinot ar citām pilsētām? Tās nav policistu algas. Jā, pašvaldības policijas budžets tiešām salīdzinoši liels, bet tam nāk līdzi arī izskaidrojums. Nav gluži tā, ka un algas mums pašvaldības policijā ir starp pilsētām tiešām nav tajā labākajā līmenī. Mēs ar pašvaldības policiju šo tēmu skatot, esam rāduši iespēju kaut kādam samazinājumam vienlaikus. Tas ir gan štatu samazinājums, gan arī vienlaikus palielinot atlīdzības līmeni. Bet pie tā vēl var noteikti skatīties arī nākotnē, vai vēl nevaram efektivizēties. Katrā ziņā tas iemesls, kāpēc mums ir vairāk policistu, tur ir vairāk objektīvi iemesli. Mēs nodrošinām tā saucamo apsardzes funkciju vairākās vietās, ko citas pašvaldības nedara. Tad šos izdevumus caur citas iestādes, centrāla administrācija, centrālā pārvalde, uztais iepirkumu, noliks apsardzes firmu. Tas nenozīmē vienmēr, ka šīs citas pašvaldības netērē naudu, piemēram, apsardzēji kaut kādos objektos. Bet viņi vienkārši tad vairs nav pašvaldības policijas budžetā. Mēs šo apsardzes funkciju nodrošinām paši diezgan, vismaz, manuprāt, 6 vietās pilsētā, tā skaitā kritiskā infrastruktūra. Tā kā nevar tik viennozīmīgi vērtēt. Protams, mēs varam no tā atteikties un visur noslēgt līgumu ar apsardzes firmām, bet tas nenozīmē, ka tas dos mums milzīgi ietaupījumu. Otra lieta, kas citām pašvaldībām arī vairs nav, vai tas ir ārpakalpojums, ir atskurtuve. Un, ne Jelgavā, ne Jelgavas novadā, ne Dobeles novadā šī funkcija vairs nav. Un šīs pašvaldības var izmantot mūsu pašvaldības mūsu pašvaldībā tas ir. Tātad citu pašvaldības policijas var vest cilvēkus te pie mums, kas mums, protams, dod arī kaut kādu nelielu ieņēmumu budžetā, bet kopumā pamatā, protams, tie ir izdevumi. Bet šī funkcija arī ir tāda, ko mums kā lielai pilsētai būtībā vajadzētu ir jānodrošina. Un trešā lieta, trešā tāda funkcija ir, piemēram, skolu dežuranti, ko mēs runājam. Tas arī citās pašvaldībās jau vairs nav labu laiku, un to mēs esam arī mazinājuši. Tas ir viens no veidiem, kā mazināt šo pašvaldības policijas štatu un kopējo budžetu. Un vēl ceturtā lieta ir, piemēram, video novērošana pilsētā un operatori, kas ar to strādā. Tad mūsu gadījumā šie operatori ir pašvaldības policijas štatā, kas citur arī varētu nebūt, un visdrīzāk varbūt ir zem kādām citām iestādēm. Tad kopumā tas štats veidojas tādā ziņā lielāks un arī attiecīgi budžets, bet nav tā, ka ka viņš galīgi ne no kurienes tāds ir izveidojis. Tur ir savi objektīvi iemesli, un tad jāskatās, vai, piemēram, tā apsardzes funkcija beigšana kādos objektos patiešām dod mums tik lielu ietaupījumu, lai to darītu. Bet ir katrā ziņā pārunāts ar pašvaldības policijas vadību, dots uzdevums skatīties, meklēt veidus, kā efektivizēties. Tālūk, šķiet, es redzu vēl vienu komentāru, ka prātīgi ir ietaupīts pasākumiem, lai kopienas uzņemas vairāk apzināti pulcināt apkaimnes cilvēkus svētkos. Svarīgāk pamatvajadzības. Paldies par šiem komentāriem. Es arī domāju līdzīgi, ka mums ir uz šiem pasākumiem
iespēja ietaupīt kaut kādu vismaz laiku, un tad, kad mēs kļūstam kā pilsēta sakārtotāka un turīgāka, tad mēs varam domāt par kaut kādu plašāku vēl pasākumu klāstu un šos līdzekļus vairāk novirzīt tam. Tā kā paldies, novērtēju šos komentārus. Tā, skatos, pagaidām neredzu jauns jautājums, tad mēģināsim pamazām finišēties šodienai. Tiešām šis laiks pēdējais mēnesis, kad mēs pēdējo reizi tikāmies, mums nebija arī jaunā izpilddirektora. Mēs esam konkursā izvēlējušies jaunu izpilddirektoru. Sākotnējā sadarbība izskatās veiksmīga. Viņai ir tāds, teiksim, pozitīvi pārsteidz konkursu komisija ar plašām zināšanām pašvaldības jautājumos, jo pat ir gan vadījusi pašvaldības iestādi, gan kapitāla sabiedrību. Līdz ar to ir sapratne, kā strādā gan pašvaldības kopējā struktūra, gan kapitāla sabiedrības, gan arī tāds redzējums par efektivizāciju ir līdzīgs kā mums politiķiem, kas ar šādu viziju nāk, bet skaidrs, ka mēs jau tikai dodam tādu globālu uzdevumu, tā īstenošana jau ir izpildvaras rokās. Tāpēc esam veiksmīgi iesākuši, izpilddirektori arī piedalās šajās visās budžeta sarunās, nav viņas vieglas, bet katrā ziņā darbojamies. Tā ir prioritāte, būs prioritāte vēl arī atlikušajās darbas dienās, kas šogad vairs nav ļoti daudz, bet pirmdien, otrdien un pēc tam arī 29. datumā, pat 30. man liekas, mēs vēl spriežam par budžetu, un pašā janvāra sākumā apstiprināt budžetu varētu mēs februāra pašreizējais plāns paredz, ka tas varētu būt, es nekļūdītos, ka tas varētu būt 12. februāris, Līdz tam ir ko darīt, ir ko darboties. Skatīsimies dažādus veidus ietaupīt. Tas mans lielais prieks ir. Paldies jums par pieslēgšanos šodien, par komentāriem, par atsauksmēm. Un joprojām lielais prieks ir par apkaimju aktīvu kustību, par jaunu biedrību veidošanos, par aktīvu viņu sadarbību. Pavisam tuvu tādai sākuma redakcijai ir iedzīvotāju padomes nolikums. Arī prieks, ka apkaimes tikās ar mūsu attīstības un pilsētu plānošanas speciālistiem, lai pārnātu šo apkaimu karti un kādu viņi varētu izstīties gala redakcijā. Tā kā tuvojamies arī šim, apspriedīsimies gan ar apkaimēm, gan nodosim plašākai publiskai apspriešanai. Bet katrā ziņā ceru, ka jūs saglabāsiet, ļoti ceru, ka jūs saglabāsiet šādu pilsonisko aktivitāti un iesaistīsieties un nāksiet ar saviem viedokļiem. Paldies visiem par pieslēgšanos, vai tiem, kas skatīsies vēlāk, un tiekamies atkal nākamgad jau nākamajās tiešraidēs. Tā.